Vai spējat iedomāties, ka mūsdienu pasaulē cilvēkus par to, ka viņi interesējas par klimatu, kas notiek pasaulē, un par to, ka viņi informē pārējo sabiedrību par to, ka viņi tiek pakļauti arestiem, spīdzināšanai, pret viņiem tiek safabricētas krimināllietas. Tā, diemžēl, notiek šobrīd Krievijā, un runa ir par starptautisko sabiedrisko kustību Allatra, kura jau 10 gadu garumā informē visu pasauli par notiekošajām klimatiskajām pārmaiņām. Aicina sabiedrību pievērst tam uzmanību, sabiedrību apvienoties, pārtraukt karus, pārtraukt visu šo te savstarpējo sāncensību un kopīgiem spēkiem risināt šo te problēmu, kas ar katru gadu pasaulē pastiprinās. Un 2023. gada 8. augustā Krievijā šī te kustība Allatra un projekts Radoša sabiedrība tika paziņots par nevēlamu. Par to nekas nebeidzās, automātiski tā kā mēs kustības Allatra un Radoša sabiedrības dalībnieki rīkojamies tikai likuma ietvaros, automātiski Krievijā šīs te kustības darbība tika pārtraukta, un tie cilvēki, kas bija šajā kustībā, šajā projektā, viņi automātiski pārtrauca savu darbību, un tagad tie ir bijušie starptautiskās sabiedriskās kustības Allatra dalībnieki, bijušie projekta Radoša sabiedrība dalībnieki. Un nekādā veidā viņi vairs tajā visā mūsu darbībā nav piedalījušies. Taču, neskatoties uz to, pašlaik joprojām Krievijā notiek šo cilvēku vajāšana. Federālais drošības dienests ielaužās pie viņiem mājās, arestē, pakļauj viņus fiziskai vardarbībai, safabricē pret viņiem lietas, nelikumīgi viņus arestē, visādos veidos, tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības. Tas nav pieļaujams nevienā no valstīm. Skaidra lieta, ka runājot par Krieviju, diemžēl joprojām tur šīs metodes tiek pielietotas. Atceramies no pagātnes, ko nācās izjust mūsu vectēviem, vecmamām, kad nevainīgi cilvēki tiek vienkārši izmesti no savām mājām, aizsūtīti. Nezinu, kur, izsūtīti trimdā, tika likti cietumos, likās, ka tas jau varbūt tās ir vēsture, nekā tam līdzīga. Tas ir, tajā skaitā tā ir šīs dienas realitāte, tai pašā Krievijā, kur tādā veidā, cilvēkiem cenšas aizbāzt mutes, un turklāt cenšas aizbāzt mutes par, pilnīgi nevainīgām darbībām. Un kāpēc tas tiek darīts? Savā ziņā vairāki iemesli. Visa šī te kustības Allatra vajāšana sākās pēc tā, kad varas iestādēm tika publiskota informācija no kustības Allatra klimatiskā ziņojuma par tiem milzīgajiem draudiem, klimatiskajiem draudiem, kas slēpjās Sibīrijā. Un tā vietā, lai varas iestādes sāktu aktīvi rīkoties, izpētītu šo jautājumu, veiktu zinātnieku konsolidāciju. Šīs institūcijas labāk nolēma vērsties pret tiem cilvēkiem, kuri viņiem šo informāciju atklāja. Tāda lūk situācija šeit te mūsu lielajā kaimiņu valstī. Un jautājums, kāda man gar to daļa? Milzīga daļa. Pirmkārt, es arī esmu Radošas sabiedrības un kustības Allatra dalībnieks šeit Latvijā. Paldies Dievam, Latvijā vēl šī demokrātija vēl pastāv, un pret mani nevēršās tādā veidā, kā pret
bijušajiem kustības Alatra dalībniekiem Krievijā. Taču tajā skaitā šī te kampaņa pret kustību Alatra, pret radošu sabiedrību, ko izvērsuši Krievijas spēcdienesti un Krievijas pareizticīgā baznīca, ja, viņi to izvērsuši visā pasaulē. Tas, kādā veidā mēs 10 gadu garumā esam tikuši diskreditēti caur šiem dažāda veida plašsaziņas līdzekļiem, uzpirktiem žurnālistiem dažādās pasaules valstīs. Ja, tas viss joprojām pastāv, un ar to mēs saskaramies visus 10 gadus, ja, kamēr mēs nevienu neapdraudam. Ja. Informējam sabiedrību par reālām notiekošām lietām, aicinam pievērst tam uzmanību, aicinam sabiedrību apvienoties, pārtraukt konfliktus, ja, izveidot tādu sabiedrības formātu, kurš vērsts uz attīstību un sadarbību, ja, apvienot cilvēci vienā mērķī, tikt galā ar šiem te klimatiskajiem izaicinājumiem. Visus šos 10 gadus, ja, pret mums ir vērsta šī te diskreditācijas kampaņa. Esam tikuši visādos veidos nomelnoti, apsaukāti, diskreditēti, dehumanizēti. Un kas to visu dara? Jā, pirmām kārtām to visu ir aizsākuši Krievijas pareizticīgās baznīcas struktūras ar Krievijas spēcdienestu līdzdalību. Un Krievijā, jā, šī te situācija patiešām ir aizgājusi jau tik tālu, jā, ka, kā jau minēju, kustība Alatra pasludināta uz doto brīdi par nevēlamu Krievijā, vairāk jau kā gads, tajā skaitā arī projekts Radoša sabiedrība. Jā, bijušie kustības dalībnieki, jā, tiek arestēti, viņi tiek pakļauti fiziskai ietekmēšanai, spīdzināšanai, viņiem liek parakstīt safabricētus protokolus, atzīties neeksistējošos noziegumos, tiek draudēts ar ģimenes locekļu izrēķināšanos un, pilns komplekts, kā teikt. Vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz to, ka, lūk, 21. gadsimts, jā, un izskatās, ka vēsture joprojām atkārtojas. Tāpēc aicinu jūs, ja vēlaties uzzināt, ar ko nodarbojas kustība Alatra, jā, veiciet paši savu izpēti. Apmeklējiet oficiālos resursus, ieiet Alatra mājaslapā oficiālā, paskatieties, ar ko mēs nodarbojamies. Jā. Mēs izsakam savas bažas, jā, izsakam savu viedokli, un demokrātiskā pasaulē, jā, tas nav pretlikumīgi. Tā ka, dārgie draugi, skumji, ka tā notiek, un es ļoti ceru, jā, ka šis te vājprāts, demokrātijas pamatu iznīcināšana, jā, neaizies ārpus šīs valsts, ārpus Krievijas robežām, un arī tajā valstī, jā, cilvēkiem pietiks saprāta un uzņēmības to visu apturēt. Bet attiecībā par klimatu nelolojiet ilūzijas, jā. Paskatieties paši, kas notiek pasaulē, kā pastiprinās visas šīs klimatiskās pārmaiņas, jā, un pajautājiet paši sev, jā, vai šādā te sabiedrībā, kādā mēs pašlaik dzīvojam, kur visi viens otram, jā, ir konkurenti, jā, notiek šī te šķelšanās, kā saka, cik liels izredzes ir cilvēcei izdzīvota. Jā. Vai tomēr daudz lielākas iespējas cilvēcei izdzīvot dabas kataklizmu priekšā ir tad, kad mēs esam vienoti, vai tad, kad mēs esam sašķelti?